Šovakar savu zemītes sveicienu jums no Ventspils rajona Vārves pagasta. Tik vējainas un trakotīgi dzestras bija dienas, kuras vadījām šajā piejūras novadiņā, ka īstā vieta teicienam saimnieks pat suni tādā laikā ārā nedzen. Siltumu meklējot uz brīdi iegriezāmies šejienes jaukajā Leču krodziņā, kurš starp citu pieder vietējai sabiedrībai Meliorators. Izrādās, ka ir vēl pagasti, kur patvērušies un visai labi dzīvo kādreiz tautā sauktie grāvrači. Un ne tikai dzīvo, bet pat uzsauc vīna glāzi vienam otram sabiedrībā labi pazīstamam cilvēkam. Viņu vidū lauka avīzes bosu Valdemāru Krustiņu ieraugot, sapratām, ka esam visai interesantā kompānijā, kuru kopā pulcējusi Vārves pagastā todien organizētā lauka avīzes diena. Tai pateicoties arī mēs satikām mūsu šī vakara raidījuma dalībniekus. Izrādījās, ka tieši šajā pagastā dzīvo un strādā gandrīz visi spēcīgākie un veiksmīgākie Ventspils rajona zemnieki. Un tā šovakar raidījumā. Un es godīgi atzīšoties, ļoti daudz no šiem čigāniem to mācījos. 4. klases skolniece mums pirmdien teica tā, nē, nu tas ir vājprāts. Internets 5 lati stundā. Kas tad to var pavilkt? Man dikti patīk malku čīst. Es zinu, ka man tēvs, viņš sēdēja uz krāģita un tad vēl čīst malku. No sveikiņi, mani mīļie! Es saka klāt! Vārves pagasta dumbriniekus gan tuvi, gan arī tāli ļaudis nu jau ielāgojuši kā sakoptu vietu, kas katram atbraucējam spēj dot gan prieku, gan jauku atpūtu, ja vien visu to grib izbaudīt sēžot skaista zirga mugurā. Dumbrinieku saimnieces Lienes Fridriksbergas un viņas darbīgās ģimenes pēdējo 10 gadu te vadītais laiks ritējis ļoti līdzīgi šo skaistuļu gaitai. Sākumā tas līdzinājies kā iesildoties mērķtiecīgiem soļiem, vēlāk jau ikdiena vadīta daudz steidzīgākā ritmā līdz šim brīdim, kad vienu otru reizi pat ir pagrūti līdz tik tam trakotīgajam laika skrējienam, kas tā viņš šķiet darba pilno dienu aiznes skaisti auļojoša zirga mugurā. 10 gados šeit varētu pat sacīt no tukšas vietas, pamazām veidojusies viena no lielākajām privātajām un modernākajām zirgaudzētavām visā Latvijā. Lienes kādreiz tālajā bērnībā izsapņotajam sapnim un lielajai mīlestībai pret šo skaisto, lepno dzīvnieku ir laimīgā kārtā bijis lemts piepildīties. Ir jau tā, lai tik liels un labas lietas darītās, pirmkārtām ir jāmīl, un zirgs ir tas dzīvnieks, kas ļoti prasa šo mīlestību. Zirgs īpaši jūt, ka vai viņu ciena, vai viņu neciena. Un tas izpaušās viņa izdarībās un izrīcībās un attiecībā atpakaļ pret cilvēku. Tas bija jūsu bērnības sapnis, kam bija lemts piepildīties, godīgi sakot, tikai kaut kad pavisam nesen. Jā, tas faktiski piepildījās aptuveni 10 gadu atpakaļ, 89. gadā, kad no dažiem 2 tādiem bešķirnes zirdziņiem, leperīšiem, ko es ārpus savu darba, kādreiz strādāju mācību kombinātu, vadīju kā direktoru un paņēmu blakus tam visam šos, tāpēc, ka visu mūžu mīlēju un bija iespēja tādus paņemt pie sevis. Savestais šķirnes materiāls no pasaules? Ir arī, jā, no Eiropas ar tai skaitā ir ērzeļi no Eiropas valstīm, Dānijas, Holandas un Vācijas, Hanoveras šķirnes ir. Un tad nesen atvedu no Holandas, teiksim, KVP izcelsmes šķirnes ķēvi, lai ražot šeit jau ļoti labu sporta tipu zirgus. Mūsu Latvijas zirgs jau arī nav noniecināms. Es domāju, ka pat vajadzēja varbūt pievērst lielāku uzmanību, lai vispār tīri tipiskumu šķirni tādus, kādi viņi bija, saglabāt atsevišķi. Esat mierīgi, vai ne? Jā, ar ko mēs tagad arī, ko atzinuši ir Eiropā, un tā skaitā liela daļa varbūt vēl arī aiz okeāna, kad tieši ar to mierīgumu, ko mēs esam. Trakajiem jau nemaz tā. Ar trakiem ir jauka, viņš ir traks, patīk jau redzēt to, ka trako, bet apmācīt, ja grib kaut ko vairāk, ir labāk to, kam ir prāts, gudrība un nosvērtība. Un tieši tā ir mūsu zirgiem. Bet nebūtu tas tik viegli jums nenāca? Protams. Es domāju, ka vispār ir ļoti daudz jāstrādā. Ļoti daudz. Tas, ka es strādāju, vēl nenozīmē, ka es patiešām strādāju. Ļoti daudz. Un tikai tad var gaidīt jebkurā vietā un lietā rezultātu.
Tas ir viennozīmīgi. Es zinu, ka uz jūsu saimniecību tagad brauc daudz ārzemnieku, ka jūs ar zirgiem tirgojaties un viņi šeit brauc pirkt zirgus. Principā tā ir ļoti liela aprita. Jums jābūt kā tādam čigānam, lai varētu mainīt, pirkt, pārdot. Jā, protams, un ja es teiktu pat atzīšos, ka es sākumā, jūs jau zināt, pēc padomu laikiem, kad nekas tāds nedrīkstēja būt, ka nevarēja tur diedalēties un par cenām līgties un darboties. Un es godīgi atzīšos, es ļoti daudz no šiem te čigāniem to mācījos. Un šis gads jums ir vispār neparasti veiksmīgs. Jūs teicāt, es nezinu, kas te notiek, bet zirgi aizvien paliek mums laikam mīļāk. Jā, un tas ir ļoti jauki atzīt, kad nerunājot, ka varbūt veiksmīgi arī patirgojāmies, teiksim, mūsu zirgus iemīļoja ar vien vairāk un iemīļos ar vien vairāk, jo es zinu, ka tagad uzvar mūsu zirgi lielās, teiksim, Eiropas mēroga un pat pasaules mēroga sacensībās, un tieši tie ir Latvijā audzēti zirgi. Bet tas, ka zirgi iznes Latvijas vārdu Eiropā, teiksim, un pasaulē, tā ir pilnīgi taisnība. Aizvien lielāku interesi par zirgiem un dumbrnieku saimniecību izrāda ne tikai ārzemnieki, bet arī turīgie ventspilnieki. Stallī atsevišķos boksos te labi kopti un aprūpēti mitinās viņu privātie zirgi. Un saimnieki tos regulāri apciemo, lai kopā vadītu jaukus atpūtas brīžus. Nu, ko arī pie mums gandrīz viss kā pasaulē. Tā iepazīšanās mums ar viņu bija īpaši, ka es pie viņa iegāju boksā. Es notupos, apskatīt kājas, kāds viņam tīri pēc eksterjeri, ja. Un viņš man tā noskulpstīja uz kakliņa. To es atcerēšos uz visu laiku. Sapratāt, ka tas ir jūs, ja? Tas ir man. Mēs saprotam, ka man ir mīļi bērni un vīrs un ģimeni, ja? Bet šeit es esmu kopā ar savu bērnu, vīru. Viņš man ir viss kopā. Viņš man ir. Kāpēc jūs izvēlēties tieši ērzeli, nevis ķēvīti? Tāpēc, kad viņš ir, ērzels ir karstasinīgāks, jā, un darbspējas lielāks ir, jo es jau arī sportoju. Jums tas tā tomēr neiedeši tādu bijību, ja? Tomēr ērzels, manuprāt, tas ir tāds arī, kas ir jāprot valdīt. Jā. Bet mans raksturs ir tāds, es esmu ļoti enerģiska un man vajag kaut ko savaldīt. Uz zirgs ir tāls ceļš nācis uz Latviju. Vietējās izcelsmes, jā. Un šī paštaļa. Šī paštaļa, tas ir lienas audzēts. Jā. Tad jūs izvēlaties vietējo preci. Principā izbraucām visu republiku, ja, kamēr tepat mūsu pašmājās atradām. Ko jums šis sports dod? Ja jūs arī tagad sakat, esat iesācējis tikai. Sportu es negribu runāt, tas ir tāda mīlestība vairāk varbūt. Un viena no daudzām mīlestībām arī, bet, protams, var teikt, ka tas prasa daudz laika arī. Viena no daudzām, jūs sakat, jums ir tādas dabas mīlestības arī citas vēl? Bet zirga mājās man ir suns. Tad, protams, arī mežs man patīk, es mednieks. Un arī kopš pusgadu vairāk ir parādījās jauna mīlestība, tas ir zirgs. Kā jūs jūtat šo vietu attīstamies nākotnē? Un es domāju, ka ļoti daudz nozīmē arī šis cilvēks, kas šeit strādā un darbojas, vai ne? Nepārprotam. Es jau arī teicu, ka cilvēki veido vidi. Jā, tāpēc ir tenis klubi, ir biznesa klubi, mēs mēģinām taisīt jātnē klubu. Jā, mums ir arī jau iniciatīvas grupa, jā, mēs gribam nākošais gadu, lai mums būtu manēži šeit. Jā, nepārprotam, mēs labi zinām, priekš mums tas ir prieks, bet priekš tiem maziem bērniem, kas tur ir, jā, tie būs sportisti. Jā, es tā ceru, ka tā būs. Vietējie pagasta bērnus dumbriniekiem vai laustina laužas. Kur vēl lielāku laimi, ja pēc izjādes var notīrīt zirgam sānus un sajust, ka viņš tev aizvien vairāk pazīst, ir ļoti gaidījis un sācis iemīlēt. Zirgs to prot izrādīt. Un kā var negaidīt un nemīlēt tik spriganas meitenes un puikas, kaut vai mazais Artūrs, augumā vēl sīks, bet pēc skata jau iznesīgs jātnieks. Un tā pieprot visu zirga sakopšanas darbus, ka viena otra lieta ir tīra vai pārsteidzoša. Un Liena ar prieku savās mājās uzņem ne tikai pagastu, bet arī citus bērnus. Un tālredzīgi dod viņiem visiem šo iespēju caur dabas mīlestību noteikti palikt gudrākiem un labākiem. Bet kā vispār šobrīd dzīvo Vārves bērni? Ar šo jautājumu arī turpināsim nākamajā sižetā.
Jaukajā Leču Krodziņā, kurā raidījuma laikā iegriezīsimies vairāk kārt, tovakar bija kārtējā pagastu uzņēmēju klubiņa sajiet reize. Kā jau tādos brīžos te ierasts, runas ir par visu ko, kas sakrājies, kas nākotnē darāms. Uzņēmīgāko šajieniešu vidū arī Vārves skolas direktore Viktorija Rebuka. Kādas tad šobrīd viņas vērtējumā ir Vārves bērnu skološanās un nākotnes iespējas? Visvairāk uztrauc tieši tas, ka vecāki nerada bērniem šo izaugsmes perspektīvu, nerāda dzīvē šo līniju, uz kurien tev ir jāiet. Bet kā jums tā ir tāda apātība? Viņi paši ir apmaldījušies? Lielākā daļa tas ir alkohola sekas jau no gadiem, kas ir iegājies. Tā ir jau ieslīgšana lielā iekšējā nabadzībā, gan gara, gan materiālā nabadzībā. Mēs tikko apsakojām dažas ģimenes. Tad ir jāsaka, briesmīgos apstākļos var dzīvot bērni. Elektrības sen ir nogriezta, jau kā saka, un tikai istabā ir viens svecīt. 5:00 bērni jau tup gultiņās. Tā ir visa viņa dzīve. Lai gan viņiem tiek piedāvāts dzīvot skolas internātā, būt pēdušiem, būt cilvēkos, bet šai ģimenei tas nav svarīgi. Paši nekā netiecās, un arī bērniem nekāda perspektīva nav paredzēta. Bet jūs jūtat, ka šī tendence paliek dziļāka? Kopumā varbūt ne skaita ziņā viņa paliek dziļāka, nē. Skaita ziņā, es domāju, pat mazāk, bet tie, kas ir, tā ir daudz smagāk, un viņi paliek arvien smagāk un smagāk. Jā, tas ir skumji, bet tomēr es domāju, ka jūsu pagastā tomēr salīdzinoši šo cilvēku ir mazāk nekā viņi ir citur, kur šī situācija ir daudz smagāka. Arī tādā vispārējā. Jā, varbūt mums viņu nav daudz. Mēs pat teiktu, ka uz maniem 253 skolēniem, kas šobrīd ir, es teiktu, tāds mums ir kāds 4-5 ģimenes. Druscītiņi viņi var svārstīties, jo aiziet un atnāk kāda ģimene. Bet varbūt tieši tāpēc mēs ļoti sāpīgi to izjūtam, ka mēs visiem bērniem nevaram iedot to, ko mēs gribētu iedot. Bet bērni katrā ziņā ir kļuvuši daudz atraisītāki, gribošāki, varošāki. Vispār ir ļoti patīkami ar bērniem strādāt. Es nekad neteiktu, mēs bieži vien skolā sēžam un tā pārdomājam, kādi mēs bijām un kādi ir mūsu bērni. Mēs domājam, ka mūsu bērni ir daudz jaukāki nekā mēs paši bijām. Mēs pat smējāmies, ka viņš ievairs nemāk nekādu tādu skolniecisku palaidnību. Kurš mēs savā laikā tur neesam kontroldarba laikā, elektrību zinājuši, kā tur pieregulēt un vispār. Mūsu ar tādām lietām nenodarbojās. To tieši ļoti 4. klases skolniece mums pirmdien teica tā, tas ir vājprāts. Internets 5 lati stundā. Kas tad to var pavilkt? Bet tagad no runām par pagasta bērnu priekiem un bēdām visi kopā sumināsim kādu skaistu mūžu. Šodien Vārves pagasta vecākajai iedzīvotājai Martai Gūtmanai aprid 95 gadi. Saviem gadiem pārsteidzoši ņipra un dzīvespriecīga ir Martas tante, kura dienas gaismā cimdu sada un avīzi lasa vēl bez brilles. Vārvē vai katrā mājā ir kāds viņa sadīt cimdu pāris. Tagad viņas prāt gan tik ātri, kā gribēto sadīšana nevedas, bet mums gan šķiet citādi. Es nodīju 2 pāri pa nedēļu. Es ātrāk varēju, bet tagad es knap 1 pāri es nodīju. Bet es tagad gribu jums paprasīt, tā saka, ka te pagastā, kad bezmaz vai jāslēp cirvi jūs mājā, ka jums likt patīk smalku skaldīt. Tagad es skaldu. Jā, izstāst par to malku skaldīšanu. Šovasar es saskaldīju 2 kraus. Ko atvērt malku. Vienu kravu klučs un viens bija tāda rupa satirs vien bija. Bet vai tad spēks un man plīte neied iekšā. Bet es strādāju, es visu vasaru tas gaitu sviedri man tegved, vēlāk viņi man rājas un paglaba man cīru, un es atrauc atkal un cēd atkal. Tepat kaimiņiem pār tā, ka redz, ka ierauga Martām, ko tu dari atkal? Tu cēd atkal malku. Bet tad jau tā patikšana ir tik liela, ka... Bet man tik riesīgi patīk, jā, tā kā baļkā, man patīk malku cirst. Varbūt, ka tas noslēpums dzīves. Jā, es nezinu, jā. Un tad es jūtos tā, ka man tagad viss tā, ka man nekas nesāp, nekas. Un, lai runātais mums visiem liktos baltu patiesību, Martas tante neskur atkal atrada noslēpto cirvi un brīnumainā kārtā arī vēl kādu neskaldītu bluķēnu, lai visā spožumā nodemonstrētu savu tik iemīļoto hobiju.
kājas nesāp? Nē, kājas kājas var man iet tā kā nesāp. skudriņi, ja? Es ietu uz veikalu. Jā. Es katru piekdienu ietu uz veikalu nopirkt šai maisu. Gaļas gabaliņu ar kādu piekošu klāt? Jā, vēl klāt, speču. Oho! Man dikt garšo speču ar upmaisu. Ko jūs gribētu novēlēt savā dzimšanas dienā sev? Pati sev? Ko es tur novēlu, ka man vēl būtu veselība? To arī šovakar Martas tante jums no sirds novēlam. Es vakar redzēju no kokiem sarma krītā, bet šodien skatos, matos viņa mirds. Ak, kas par to, lai sarma mirds, man krūtīs prieks un mīlas pilna sirds. Ak, kas par to, lai sarma mirds, man krūtīs prieks un mīlas pilna sirds. Izrādās, ka zem viena jumta ar šīs dienas gaviļnieti dzīvo arī viens no stiprākajiem Vārves pagasta zemniekiem, viņas mazdēls Andis Vītolbergs ar savu ģimeni. Bet šī jau būs saruna nevairs par Muižgaiļu māju šīs dienas svētkiem, bet gan par darbu. Un tā šovakar vērsim vēlreiz Vārves pagasta uzņēmēju klubiņu durvis un nelielā sarunā šoreiz par pienlietām ieklausīsimies divu šīs puses piena lielražotāju domās. Kārlim Akumam, lielākajam nodokļu maksātājam no Ventspils rajona zemnieku vidus, piena lopkopība ir tikai viena no daudzajām biznesa nozarēm, kurās viņš kopā ar savu enerģisko un simpātisko kundzi Lilliju veiksmīgi strādā jau ilgus gadus. Bet par sava 140 govi lielā ganāmpulka šī brīža liederību viņš spriež ļoti tieši un konkrēti. Kādreiz valdība, var sakot, bija tāds ministrs, un viņš teica, jāaizmirst tie laiki, kad būs 100 govs fermā un tā tālāk. Es atkal negaidu nekādas norādījumus no valdības, tas ir viss pupu mīzes, kas saka, ko viņi var pateikt. Jāstāsta tirgus ekonomika. Ja šodien pie maniem atbrauc Rīgas piensaimnieks, viņi saka, dod man savu pieniņu, dod. Tā paša laika kurzemnieks, mēs tev maksāsim, bet neatdod viņiem, dod man. Tas nozīmē. Un es viņiem saku, bet vēl ir tādas fermas par 15 goviem, par 20. Tās mūs neinteresē. Mūs interesē tu ar 160 goviem. Zemnieku saimniecības Muižgaļi saimnieks Andis Vītolbergs ceļ uz savu šī brīža saimniekošanas modeli atrada ilgos meklējumos, ieguldot šajā nozarē arī visnotaļ prāvas kredītu summas. Jaunā Alfa Lavals laukšanas iekārta un barības sajaucējs un dalītājs ir lieli pirkumi salīdzinot ar smieklīgajām piena iepirkuma cenām. Bet ja jau reiz ejam uz Eiropu, tad ejam. Piena izlaukuma līmenis caurmērā te atbilst pasaulē 6000 kg no govs. Bet vai tad tādēļ mūsu zemniekam vieglāka dzīve? Šī brīdī man gremdē amortizācijas izdevumi, kas ir tas pats kredīts. Jā. 5 gados man amortizēsies tās jaunās iekārtas, jā, kas apmēram sastāv man pašizmaksas kaut kādu 2 centīmus uz litru. Un kad man tas dzēsīsies, tad es 2 centīmus uz litru pelnīšu. Tas būs pēc 5 gadiem, kad mēs stāsimies Eiropas Savienībā, un ok, tad es dzīvošu jau normāli. Jā. Es tā īsti nesaprotu, jā, kāpēc tik strauji mainījās tā koncepcija. Principā pavasarī kaut kad stājās jaunā valdība, jā, viņi runāja, kad lauksaimniecībā, teiksim, noteiks virziens, kurā darbosies. Man šī brīdī cik es zinu, es pats tur it kā tajā subsīdiju nolikumā tur brīžām piedalos, jā, tad izstrādāšanā, jā, un atkal visiem dod padrusciņai, bet tas jau nevienu neglāb, jā, it kā tur pie dzīvības varbūt uztur, jā, bet ja nu noteikti, jā, un teiksim, mums vajag to gaļu piens graudu vai piens gaļu graudu vai to kārtību noteikti neatkarīgi, nu kā ir domāts, jā. Un vai atbalstam to nozari, ja? Vai atkal, teiksim, vienu gadu nemaksājām vispār neviens subsīdiju, tos 17 miljonus liekam iekšā bankā un pelnām procentus, ja? Un tad pēc gada skatāmies, kur zemnieki ir izdzīvojuši, ja? Jo es nedomāju, ka šitā subsīdija kādam kaut ko dod, tas ir. Man liekas, galīgi garām. Tagad daudz runā arī par tām kannām, kad nu pat būs tas brīdis, ja ka vairs no kannām to pieniņu nevarēs ņemt, kā tie standarti nav. Ko mēs darīsim? Es domāju, ja tas kanniņu piens tiem pārstrādātajiem ir vajadzīgs. Kādā sakarā viņiem ir vajadzīgs, jo veikalā nav otrās šķirs vai bezšķirs piens, ja? Un reizē ar to viņi ļoti priecājās, ka viņi var samaksāt. Viena daļa no piena kombinātiem, ja, kas tā strādā, ja? Viņi var priecāties, ka viņi var iepirkt pienu pa 5 centīmiem.
Viņi nopērk par 5 un pārdot tāpat tās veikalā pa 25, 27, 28. Ja reiz viņiem būs kaut kāds 50% otrās šķiras piens par 5 centīmiem iepirkts, ja, viņiem tos peļņas procents kaut kādu 5-6 centīmus sastādīs, ja, un viņi ļoti normāli varēs dzīvot. Tie, kas iepērk visu to augstākās šķiras pienu, viņiem tik un tā ir jāpārdod tas piens veikalā pa tiem pašiem 25, 27. Ja ne, tie veikali no viņi nepirks, ja. Tas ieguldītais darbs mums ir nesalīdzinām lielāks, ja, un mēs nesaņemam pilnīgi nekā, vismaz es savā saimniecībā, mēs nesaņemam nekā, mēs strādājam ar pašizmaksas, ja. No sveikiņi, mani mīļie! Es saku klāt! Reku smuks apkārt balts, nezinu kā pie jums tur ir. Mēs jau arī ko kaimiņu. Šodien abi par tām piena būšanām spriežam. Viņam jau tas piens kārojās. Un redz, kā Mūzē atos cilvēks. Kreņķis visiem. Vai tā lona to govi turēt, neko taču nemaksā par to pienu. 6, 7. Vairāk nē. Bet redziet, tukumnieki un kandavnieki un dundagi, tie jau feini. 8 dod, 9,5, 9. Citreiz naudu pa mēnesi, pusmēnesi, bet taču jau labāk, vai ne? Un tad izgudrojuši ar mīļie šitos monstrus. Kādas tik no tā šķiras tam pienam un kādu tur jādzese un viss. Un kas tur notiek? Tas pats krievu mālaks piebrauc klāt, viss vienā mucā salēvāk virsū. Nu, kur tur jēga? Nekāda jau nav. Redz, tagad tiem pieniem pasludināja to, to prioritāti. Un mēs jau domāju, jau gan būs dzīve, bet reka nekā. Kam tad ir tā prioritāte? Laikam tikai tiem piena direktoriem. Paskat, kā mūsējais te pa pienu kunkulu sauc un kur te visur. Šie tik pērk zemes. Šie tik ceļ mājas, un kāds logs liek, tu tāds mūžam nevar ielikt, mīļais cilvēki. No Francijas stiklis izraksta. Un meitai mašīna, un pašai mašīna, un visādi. A mums nekā, kam 2, kam 3 gotiņas, viņi saka, tāds vairs nevajag. Ar viņiem tik kombinātiem vajagot, redz, kam 100 vismaz. Tā tur tagad ir. Atreiz bija Latvijā tās brūnās govis, tad vajag raibas. Tagad viens stāst par rādio, vajagot dāņu bulli. Tā būšu ritīgi. Es domāju, tā pasaule iet uz gala. Reku, kādreiz bija latviešu puiši, latviešu meita, bija bērni, kam udži, vai ne? Tagad nekā. Pilas avīzes. Latviešu meitas grib tos ārzemnieks. Ārzemnieki tās mūsu meitas. Ja govīm avais mūsu bullis nedara. Beigas uz pasauli, es jums saku. Šitās tās lietas. Un tagad izgudrojuši, mēs tā par to kurzem, tie jūrmalnieki, jāmeklē tās zilāgos. Viņi kādreiz no jūras nākos ārā. Piens jau gan tur nekāds nebūs. No ūdeni iznāca slops, kas tur var būt par pienu? Bet viņš jau, kam viņš der? Mēs sagudroju, reklāmai taču. Uz ko tagad neraksta? Šitā vienu uz Sigūdas spīķīšiem, mīļie sarakstīsi, to vārdu uzrakstīsi. Ko uz to govi, tur viņai uz visām vietām var rakstīt virsū. Angliski, vāciski, franciski, kas pa gabalu. Šitā mēs izgudrojam.